Labi, ka 2 šoferi ir, vai ne? O, jā, ļoti labi. Kamēr viens brauc, ko otrs dara. Krāsojās. Bet 2 bizītes ir vislabākās, abas vienādi. Un ko 5. luksofors? Šitā mēs ilgi brauksim. Interesanti, cik tie luksofori vēl šeit būs. Pēc veisi nerāda, ka šeit ir luksofori. Kaut ko viņš tur rādīja, bet tieši ko es nezinu. Beigi neizmantojam to. Tāpat jau kavējam. Kas mēs būtu, ja mēs ierastos bez kavēšanas? Jā, tā ir. Un jā, kaut kā līdz galam nesarunājam, cikos brauksim. Nu, mēs ar māmu bijām norunājuši, ka 10. kādu dod bērnus, tā arī braucam ārā. Bet kāds vēl 10. pat dušā nebija iegājis. Dzīvē ir dažādas situācijas. Braucam, zaļais. Būs vēl kāds luksofors, kā tev liekas? Būs. Jā, nu ko, vēl viens tomēr luksofors ir. Mēs jau domājam, ka viss. Šits ir kurš 6. vai 7. jau? 6. 6. vai 7. 6. Šitā tās ceļš ievelkās. Jā. Taškenti baigā karstā. Un ko tagad darīt? Nevar, nav 18 plus kanāls. Tad nedrīkst. Sēd mierīgi. Tad sēd mierīgi. Ne, tad ūdentiņš jādzer. Mums nav ne ūdens, nekā vispār. Es gribu kafiju un man vajag WC. Man arī redzēja krūzītes stāv. Man ar te kaut kas Krūzītē. Te neīstais. Tas gan man vispār varētu stāvēt. Nav mana mašīna. Katrīnai stāv. Kas tas bija? Mati gaisā. Kad tu tās savas bižēles pīs ārā, vai tu uz laukiem brauc ar 2 bizēm? Viņš vēl mitri tie mati ir. Būtu vismaz paņēmusi vēl cepuri. Nu, nekad dažkārt arī vajag 2 bizītēs. Tev jau viss jau nevar nociesties. Šis izstāsts tāls, jo pasties, ka mēs apstājāmies, jau bija sarkanais un viņi baigi tālu brauc, tātad liels ceļa gabals jānobrauc. Bija tāds ekstremālais, jābrauc pa kalniņu no šitā mašīniem. Jāiekrampējās. Atpakaļ brauksim pa šajiem vai pa citurienu? Nē, pa citurienu. Brauksim kaut kur Mēs vispār varētu, kā jau vienmēr savos ceļojumos, atpakaļ ceļā pie kāda ciemos iebraukt. Jā, tas tak ir. Tas ir viss atkarīgs, kā mūsu ceļī Kūdupē, Alūksnē ievedīs mazums, tur vēl kādu satiksim. Esam bijuši vispār tie galā. Jā, tur tad būs jābrauc tikai navigācijas, vairs neatceros. Ko tu? Ko, pasies uz maniem matiem? Nē, mēs tagad ir par kafiju stāsts. Aiziet. Skaidrs. Tātad katrā cirkulī, kad es pildu L-lati, vienā cirkulī šis ir normāli, es varu uzdot labu vācu cirkuļu, kur L-lati, kad es pildu, viņš ir tā pilns, ka man liekas, ka tūlītās būs pāri. Nu, tad kopā būt, kopā just. Ļoti viņi veršo. Bet mēs taisīsim testu arī citos benzīntankos. Nu, bet taču ir jāpasaka mūsu viedoklis. Nu, ne visās, bet ir kaut kur ir labākas, bet kurš ir labākas, es varu kokējas apmainoties. Nu, jau samainījāmies, es arī esmu uzkrāsojis, vismaz acis iezīmējusi. Un dodamies meklēt kaut kādu ziedus Alūksnē. Labi, ka tikai ziedus. Šeit ir pagrūti, mēs bijām iegājuši jau Maksimā. Tur vispār nekādas izvēles nav, mums Jelgavā, man liekas, labi, mums arī Maksima ir lielāka. Tagad dodamies uz ziedu salonu. Redzēsim, kāds šeit ir piedāvājums. Paprasījām vietējām tantiņām, izrādās, ka tur veikals nav, un sestdienā nemaz veikala nav vaļā. Ziedu medības var turpināties, nu taču nevar braukt bez ziediem. Dublis numur 2. Tā, un šeit, cik es saprotu, pa kreisi jāgriežās. Esam jau pārģērbušās un brauksim uz otro daļu pie Radiem ciemos. Braucam taisni līdz, teica, ka redzēsim mašīnu. Paviesojāmies šajā lauku sētā. Gribu jums parādāt dažus agregātus. Tās dažas reizes, kad mēs šeit vienmēr braucam, fotografējamies. Vai nu pie šī agregāta, ja šeit visādi var taisīt polis, visādi šādas un tādas. Ļoti labi izskatās, tev piestāv. Ja, nu mēs vienkārši pilsētnieki, mums tādu lietu nav, tādēļ baudam lauku ekstru. Tev ļoti labi sanāk, varbūt vēlies piestrādāt par laika ziņu. Operātori. Nē. Komentētāji laika ziņu. Jā. Kāpēc laika ziņas varētu taisīt reportāžu lauku sētās? Nu, tad ejam kādu bildītu uztaisīt. Tādus vecus agregātus es atceros, ka kādreiz no viņiem tirgoja izlejamo kvasiņu. Bija tādas auto laukas. Vai te viņos kvāzes bija, vai tur kaut kas cits bija?
Vēl var paskatīties šie par agregātiem, šis varētu zemes uzrakšanas, ja. Nākamais ir kasīklīts, redziet, vēl vecā tipa kasīklīts. Obes izraktu, kartupeļu novākšanas mašīna. Jā. Es vēl padomātu, kas tas tāds ir, tātad tu bišķi vairāk laukos nekā es esmu bijis. Vienkārši ir pārliecība, ir jāstāsta viss, ko tu zini, un vienmēr skatītāji izlabos. Nu, ko jūs tur? Kolorādo vaboli meklējat. Parād, kur ir. Ļoti skaisti man nadziņi izskatās uz fonu. Nē, mēs skatāmies vaboles, mēs esam laukos. Es aizmirsu. Es vēl joprojām par pilsētu domāju. Ok, jē! Liela. Kas tas pa lauku ir? Kas tur aug? Man liekas, Bietes? kartupeļi laikam tā varētu būt. Tomēr, ja? Vispār man mājās pie ābelēm arī kartupeļu augu nevajag. Jā. Esot tās īstās kolorādo vabolītes raibās. Viņas kā oliņas ārā. Un kas rodās? Rodās tās sarkanās. Ko? Nofilmēju. Influencers laukos. Atveda mūs uz otru slepeno. Kādas te paprikas. Tikai maz. Vīnogas mums arī agrāk bija. Šogad nav. Meža zemītes. Kādi te tomātiņi. Mums arī agrāk bija tādi lielie melnie. Cik forši, kad ir siltumnīca, vai ne? Nē, tas nav forši. Katrīna uz dušiņu? Jā. Nu, ko laižam, ja? Kur tālāk ceļi vedīs? Kā jau vienmēr tie ceļi nav izdibināmi. Es vēl nesaprotu, kā mēs te vispār brauksim, bet brauksim. Galvenais, ka mēs brauksim. Kas šis ir? Apskaidro, lūdzu, kur mēs iebraucām? Mēs esam sen nebijušā vietā Viļakā. Tātad šeit ir skaidrojums, ka Viļaka ir mūsu mammas dzimtā pilsēta, un es šeit pavadīju savu bērnību. Cik tu pavadīji šeit? Es domāju, ka es esmu, bet daudz mazāk kā tu. Nu, kā tev ar to latgaļu valodu tur iet? Kā sacīt jāsaka? Kaut kā pizamirsās jau. Nu, kaidu vārdu vēl varēšu pasciet. Kāpuļus, lāzeika, ko vēl pasacīt? Izkrīsim mežā kādu ūdziņu paēstīs. Es pizamirsu, ito mana ķemme. Iebraucām, salijām, noķērām lietu. Tagad ir tāds drāgnumičs, ka jāģergās pāri. Jā, ritīgi. Brokastis pirms ūdens. Nezinu, vai es peldēšu. Mēs vispār esam Ziedkāpos ģimene, vai nedaudz? Jā. Tev arī garšo Ziedkāpos? Nu, mēs visi ēdam. Un nav nekāda speciāla recepte, vienkārši pasties, nu! Vienkārši sveiks Ziedkāpos. Mēs nopirkām veselu, un tagad ir palicis. 1/3 daļa kaut kāda Bet mēs vispār braucam peldēties. Es būšu pirmo reizi pie ūdens. Tā jūs otro reizi, mēs ar Beatrisi jau kaut kādu 3. vai 4. reizi. Labi, ejam. Nu, kāds ir, Marka? Augsts! Tas ir augsts ūdens. Es nezinu, vai es ielīdīšu. Silts! Tā, tu zini, cik silts man? Pašlā. Viņai vienalga, viņai galvenais, ka tik ūdens. Nav silts, jā? Silts! Tu nāc ārā, ja silts. Redz, ka tu skrieni. Bet es kaut kā laikam ūdenī negribu galīgi līst. Skatos pārējie visi tur peldās, tur lec iekšā un tā. Man tā nesanāks. Tā kā, lai viņi padauzās un tad jau mēs brauksim tālāk. Nu, ko ir pienācis? Datums nerādās. 7. augusts. Un ko dara mammas tajā laikā? Vienmēr pūš balonus, lai sagatavotu no rīta bērniem pārsteigumu. Un starp citu, Marlēnē šodien izkrita zobiņš. No viņas kurš? 3. 3. zobs, jā. Tā kā aug. Tā saucās plaušas pārbaude. Un rozā, tāpēc, ka Marlēnai ir mīļākā krāsa rozā. Mēs gribējām rītvakar taisīt balīti, bet pārcēlām uz iekdienu. Rītvakar šovakar tehniski. Tehniski šovakar, bet kamēr nav aiziet gulēt, tikmēr vēl ir rītvakar. Tagad ir tik jāatrod vēl, ar ko viņus sasiet visus. Rozā sapņi. Viņa tikai teica, ka ir viena problēma. Ko vilks puiši, es ceru, puiši būs Keni.
Nu, nē, bet ja man būs rozā, tad puišiem arī jābūt rozā krekliem. Nē, nu viņi var zilus vilkt, savu kā būs rozā. Es viņai mēģināšu teikt, ka viņi būs Keni un lai velk zilus. Nē, bet viņi teica, ka visiem jābūt rozā. Un pieaugušie ballītē nebūs. A, ko mēs darīsim? Slēpsimies zem galda? Tualetē, jā. Daudz balto dieniņu, lai viņa dodi, dižani ražani mīlojoti, dižani ražani. Daudz laimes dzimšanas dienā! Labrītiņu! Lūdzu! Protams, neatņemama sastāvdaļa ir jāsapērk viss. Man lākās spiediens. Pašsajūta ir nekāda, bet bērna judulē ir svēta vieta. Un kas gan būtu ballīte? Kā jums liekas, bez čipsiem? Man liekas, ka bērnu ballīte, tas bija pirmais, kas tika pieteikts. Nopērts arī čipšus un galvenais arī pēcērties. Vispārreiz varētu nebūt. Kā rekuru, šito ņem no manim. Smagi. Kur Marlēna? Viņa savu kleitu neņems? Noliec riteni un ātri skrien pēc kleitas braucam. Mar, tu dikti apmierināts esi? Jā. Jā, var redzēt. Es jau otro reizi. Jā? Kur tev kleita? Ko tev palīdzēt? Viņi smagi. Mama maisimoja. Patīk skriet, vai ne? Wow! Visiem ir šitas maisiņš. Es arī Dūdai uzdāvināju rekur maisiņu. Tad vēl viens maisiņš un vēl viens maisiņš. Es tikai stāvēju ārā stāvvietā un izskrāvu. Viens cilvēks uzredzu iet ar to maisiņu un tāds. Skatīsies mājās, davai liec nost. Eksperiments. Zināsi, kā krāsot maltus mājā. Tos tev vajag atstāt tur. Kas tur krīt nost? Galvenais vēl ir uzfilmēt, vai ne? Bet, protams. Te jau pāris jau nevar vairs izturēt, jau viss jau. O, Marks palīdz. Es tevi nofilmēšu, ja tu gribi. Smaidi. Tev aizmugurē ir ne bruģis, bet kaut kāda betona plāksnes. Bet, nu... Nav svarīgs fons, svarīgi esmu. Viņai ballīgi beigusies. Tāpat es montēju. Es nezinu. Nu, jau taisi vaļā dāvans? Es varu. Piesliet šeit. Es zinu. Viņa pat pasaka. Nu, Ili smāku. Reku lūdzu jūsu raktiņu. Boži. Tur palīdzēt? Vēl viņu lūdzu. Es vēl palīdzēšu. Te opā. Tu neesi mainīt vakarīšus viņai. Meitenes, kāpēc jūs vēl neguļat? Pēc 4 stundām jāceļās. Bet māksla vēl joprojām top. Jā. Valentīna diena tojās. Jā. Kāpēc sirsnīgs? Sirsnīgi foršas. Viņas arī visādāk un viegli uztaisīt. Jā, īpaši ir nakts. Un šeit ir viss secībā rindas kārtībā nolikts vai kā? Nē, tas viss vēl jātiek lejā. Toaletē vēl ir. Tur vēl kastes ir, un tad vēl tur 4 kastes ir.
Tu zini, ka jāceļās pa 4 stundām, ja? Es zinu, man vēl kaut viens. Nu, tad aiziet. Nu, Sintī, kā tu jūties? Ir 2:30 naktī. Vēl 2 kastes ir palikuši. Mēs, man liekas, izvācāmies. Reāli tāds sajūta. Tukši plaukti, pilnīgi nekā nav. Tu nenesīs viņu lejā? Nu, atstāj tur patās. Ir 2:30. Tu zini, ka tur pais ir lejā. Es jau tā iztaisīju visu salūzes. Būs labi. Un tad tev galvā vēl jāiziet izmazgāt. Nu, nevariet gulēt ar krāsu. Es nesu tās krāsas lejā. Man sāk griezties galvu tik ļoti. Nu, gadīgi kājas padevās. Es neesmu pieredzis brīvdienās tik daudz smagu mest. Pēdējā kastas vēl pāris stundas. Cik sanāk pāris stundas? Tagad varbūt. Ne? Mums jāceļās ir 6. Oi. Kāpēc parakstīju arī celties? Vajag galvu mazgāt. Nu, ja mazgā. Davai, es eju gulēt. Tad labu nakti. Labrīt. Labrīt. Pulkstens ir 7. Un mēs esam tūlīt gatavi jau izbraukt. Mantas, krēsli. Koferīši. Kur galds. Tā mēs izskatāmies. Cilvēks strādā. Jā, Ričards mums tur strādā. Nes kastes. Nu, kas notiek? Mums ir problēma. Problēma ir tāda, ka mēs nopirkām baltu telti. Tur bija rakstīts virsū, ka ir balta. Tas, ka viņa ir zaļa. Ar baltām maliņām. Nu, ko darīt? Nē, uz kastes nav nekas rakstīts. Bija rakstīts uz cenas. Šodien rīta piedzīvojums, par kuru es noteikti pastāstīšu nedaudz vēlāk. Daudz sakārtojās visas lietas savās vietās, un tā jau saka, ka visam ir jānotiek tā, kā tam ir jānotiek. Tātad, Markam šodien ir pirmā skolas diena. Viņiem ir nedēļa pirms skolas, tāda tā kā nometnīte, iepazīšanās ar vidi, iepazīšanās ar skolu, iepazīšanās ar klases biedriem un skolotāju. Un no rīta mani pārsteidza tas, ka es ieraudzīju cilvēku, kuru es ļoti sen nebiju redzējusi, kas man izraisa tādas dažādas emocionālas pārdzīvojumus. Labi, par to es padalīšos vēlāk, jo šobrīd esmu ceļā un dodos pēc Marka jau uz skolu. Pirmā diena ir skolā beigusies, esmu kā viņam ir gājis, un no rīta bija tā, ka es nesapratu, kuram tās emocijas ir vairāk, man vai viņam. Vecāki jau sāk rosīties pie skolas, un tad jau es stāstīšu par visu pārējo vēlāk. Kā tev gāja? Labi. Viņi pārlika uz citu klasi, jo... Pārcēla vienkārši citu klasi. Jā. Klasē bija labi? Jā. Tas ir Nebija pats tik labākais. nelabi. Jā, kā skolotāja. Laba? Jā. Dēls priecīgs un mamma arī priecīga. Kur mēs dosimies? Uz kafejnīcu. Jo? Man ir pirmā diena uz skolu. Bet es esmu priecīga par kādu citu faktu, par kuru es pastāstīšu jums atsevišķi. Nu, tu izdomāji, ko tu gribi? Jā, es gribu friškas ar kolu. Frīškas ar kolu. Tāds ir skola un nebija tur tik labi. Jā, klase ir foršāka? Jā. Nu, tas ir prieks.